Pico Viejo pēdējo reizi izvirdis 18. gadsimtā. Izvirdums bijis 92 dienas. Dažādas takas šeit Nacionālajā parkā, piemēram, šī te īsākā būs, lai izzinātu, kādā krāsā ir vulkāniskie ieži. Sākam agra rīta kāpienu Pico Viejo kalnā. Redzēsim, cik mums ilgu laiku tas paprasīs. It kā nav nekāda informācija dota, cik tālu ir jāiet. Tāda ir tā apkārtne ar ļoti mazu veģetāciju. Atsevišķi krūmiņi aug, un tas arī viss. Kur mazāk tā lavas kārta, tur arī vairāk veģetācijas, tur jau parādās vairāk krūmiņi mazie un kanāriju priedes. Kur atkal nonākam līdz kādus 3 metrus augstai lavas plūsmai. Un uzreiz no tādas lavas plūsmas muguras nonākam skaistā priežu mežiņā. Kanāriju priedes ar super garām skujām. Apmēram 20 cm, pat vairāk 25. Kanāriju priede izrādās ir 3 skuju priede, kur no vienas likteņas attiet 3 skujas. Mūsu Eiropas priede ir 2 skuju priede. Informācija par nākošo taku. The footpath of yesterday, the trail of today. Droši vien iet uz to virsotni. 1:35 vienā virzienā. Re, kur ir nākošais krustojums. Mēs ejam uz Mirador de Pico Viejo. Un atnācām no Mirador Narices del Teide. 1,5 kilometrus jau noiets. Tālumā okeāns. Un atkal baigi viegli var pateikt, kur ir Santiago del Teide, tur, kur tie mākoņi griežās. Un tur visu laiku līdz bez apstājas. Bet mēs dodamies joprojām pa šo taku. Un šī iežogotā teritorija ir zinātniskās izpētes teritorija. Pagaidām ļoti labs laiks. Pulkstens ir apmēram 9 no rīta. Temperatūra, es nezinu, mašīnā rādīja 6 grādi. Varētu būt arī tie 6 grādi, bet saule jau karsē diezgan pamatīgi jau no paša rīta 9. Tikko novilku jaku, tāpēc. Ļoti skaidri var saredzēt Los Gigantes klintis tur jūras krastā. Jās krustceles 7,4 km. Bet tas es nezinu, vai no līdz Teidei vai arī līdz Pico Viejo. Redzēs. Ieejot ēnā, uzreiz sajūt, ka ir tie 6-7 grādi. Uzreiz paliek tā smeldzīgi augsts. Atnācis tikko no turienes. Tāds kanjons milzīgs. Skats uz milzīgu tuksnesi. Var redzēt kalderu citam vulkānam. Šeit salīdzinoši vienkāršāk atkal iet, jo līdzens. Bet no jūt bišķiņ to augstumu. Sirds citās mazliet ātrāk un saule. Un kalns liekas tikpat tālu, cik bija iepriekš. Nemaz nav panācis tuvāk. Nolēmu uzvilkt siltāku jaku, jo nepatīkams vējš no aizmugurs visu laiku pūš. Soma jāpanes priekšpusē, lai bišķiņ nožūst un sasilst muguri. Tas ir milzīgs krāteris. Reku daba pati izveidojas tādu plakanu virsmu priekš selfijiem. Krāterītis. Jo augstāki kāpji, jo, protams, jo labāk skati paliek atpakaļ. Var ļoti labi redzēt tos lavas lauku, kā viņi ir plūduši no vulkāna. Reku kaut kāda nelegālā taka iet lejā, bet šīs posms izstās diezgan bīstams, tur ir ļoti šaurs. Labāk pievienoties šajā vietā. Mašīna ir atstāta tur lejā. Varbūt būs jāmēģina iet pa taisno pēc tam. Jau tā taka paliek tāda, liekas nedroši, ritīgi slidens un mazie akmentiņi visur. Visu laiku kājas grimš šajās te melnajās smiltīs.
Šeit jāiet ar ļoti maziem solīšiem, jo tie akmentiņi ritīgi slīd. Divreiz jau tā saslīdēju. Nebūtu prātīgi nobraukt tur lejā. Stāvākā daļa garām, bet tāpat katrs solis slidens. Jāskatās, kur liek kāju. Tāpat diezgan stāvi aiziet lejā. Jau paliek mazliet labāk, bet tāpat slidens. Vēl pārsimts metri uz leju līdz lavas laukiem. Likās, ka nekur tālu nav jāiet, bet joprojām pārsimt metri kritums priekšā. Un viss tās vēl stāvāks, kā tur augšā bija. Apmēram tikpat. Vienreiz jau nokritu. Tā uz rokām bišķi pārsit rokas, nekas traks nenotika. Vienreiz paslīdēju. Tieši skatījos apkārt un novērs uzmanību uz kājām un tajā brīdī aizgāja viss. Aiziet iekšā šajā te posmā. Slēdzu kameru droši vien ārā. Krāterītis tāds neliels. Tikko norāpos tur no augšas. Bet izskatās, ka tas vēl nav pēdējais kritums. Izskatās vēl diezgan strauji tur tālumā iet uz leju. Atnācu no pašas augšas, tikko gāju ar to melno kalnu. Nonācu te lejā. Un tagad būs jāšķērso lavas lauki. Kaut kur tajā virzienā redzu vēl vienu taku. Centīšos iet pa to, jo es eju pareizā virzienā. Tagad es vienkārši eju pa savvaļas teritoriju, kā saka. Gar šo te lavas straumi. Tas lavas lauks ir mūžīgs. Man ir jānonāk tur. Vienīgā vieta, kur es varu šķērsot, ir kaut kur tur tālumā. Vismaz pārsimt metri jāiet vēl. Joprojām cenšos te stundām sisties cauri savvaļas teritorijai. Tie akmeņi tādi nepārāk. Taciņas arī nav nekādas. Kaut kas ir gājis, bet man liekas tās dzīvnieku pēdas. Iespējams, kāds cilvēks ir gājis kaut kur. Bet tādu kā taku neredz nekur. Vienkārši tad skaties, kur ir labāks. Kur var labāk uzlikt soli, tur arī ej. Tur taču neviens nav gājis. Tie akmeņi visi nenormāli asi, jūs pat nevarat iedomāties, durās cauri zolei. Jānokļūst tur priekšā lavas straume, tur ir kalns, redzēsim, kas ir aiz tā kalna. Cerēsim, ka tur sāksies priežu meži un beigsies tā lavas straume. Tas ir vienīgais, ko es varu cerēt. Pagaidām sveiciens no Piko Viejo apkārtnes. Dodos gar divām lavas straumēm. Šī, kas izvirda 18. gadsimtā, un šī, kas kaut kādos iepriekšējos gadsimtos, laikam 1400 kaut kurā gadā. Tagad uzkāpa virsū uz tās jaunākās, šie akmeņi ļoti asi. Te pa tādu korīti būs jāiet. Pa taisno pāri tikt tas nevar, tas ir pārāk bīstami, jo tie akmeņi visi kustās un ir riktīgi asi. Jāiet, kur ir kaut kāda puslīdz taka. Šajā gadījumā šī te pa pašu korīti. Visdrīzākais līdz tiem priežu mežiem. Tā varētu būt vieta, pa kuru mēs atnācām uz šejieni. Tā kā izstāst tālu īstenībā. Cerams, pa stundu es tikšu galā. Redzēsim. Godīgi sakot, neizstāst pārāk cerīgi. Devās šķērsot šo te stāvo ieleju. Atkal pa kazu taciņām. Cilvēki te nav gājuši, tās ir kazas. Jo kaut kur bija kazas piriņas. Neviena cilvēka pēda nav. Un te ir atkal kaut kāda krauja. Redzēsim, vai tas būs mans fināla punkts un jāgriežās tiešām riņķī, vai arī, kā saka, varēsim turpināt līdz tiem priežu mežiem. Galvenais tagad jātiek ir lejā. Tā labākā izvēle. Pārsimts metri uz leju un tad līdz tiem priežu mežiem iespējams. Kur mēs atkal atradīsim veco taku, varbūt. Tik tālu viss kārtībā. Esmu nokļuvis jau gandrīz līdz lejai. Bet, nesaki hop, pirms neesi pārliecis. Visi akmentiņi kustās, kā jūs redzat.
izstāsta, ka tur tālāk akali kritums. Līdenis no tāda super viegla materiāla. Ļoti viegls dažien ūdenī peld. Man liekas, saucās turfs, vismaz angliski, nezinu, kā. Neatceros kā latviski šobrīd. Pārmaiņa pēc viegla iešana. Un tā tiek atklātas jaunas teritorijas Teidas Nacionālajā parkā. Nav brīnums, ka šeit filmē filmas par Marsu, Mēnesi un tādā garā. Un zvaigžņu kari te filmēt esot kaut kur šajā apkārtnē. Ne, nu, protams, ne šeit, kur šie krūmi, bet tur, kur, piemēram, iepriekš, kur bija tā, ka Aina un mierīgi varētu filmēt filmas par Marsu. Daba pagaidām mani lutina. Kādu brīdi jau eju pa šādu te akmeņainu celiņu. Jā, vienīgie, kas šeit gājuši, Kazas, visur ir Kazas piras. No cilvēkiem nav nemiņas, neviena pēda. Tā kā varbūt, iespējams, es te vienīgais cilvēks, kas jebkad ir gājis. Nekad neatkārtojot taku. Viņa nav droša. Kā pieminēja, ka normāli taciņu uzreiz atkal sākās akmeņainais. Viņa jāpāriet maziņš posmiņš. Hop. Un atkal uz Kazu takas virsū. Pirmo reizi redzu arī šo augu, kuram Latvijā ir pa augstu, bet kurš pārziemo Anglijā. Man ir video, saucās Bormutas dārzi. Varat iet noskatīties, un tur būs redzami šie te augi. Es centīšos ielikt subtitros nosaukumu. Un šeit viņi savvaļā, savā savvaļas tā kā areālā. Tāda maza neliela atradnīte. Nu, izstās atkal sarežģījumi. Tur ir atkal no vecā vulkāna siena. Un šeit jaunais lavas lauks. Bet izstās māte daba parūpējusies ir par izeju. Mēģināsim iet pa to. Skatās kā tāda lavas mēle. Bet nu pagaidām izskatās, ka pa viņu var paiet ļoti asa. Jūt katru grumbulīti. Bet mēs uz priekšu tiekam. Mēs ejam, pa lavas mēli mēs ejam. Tāpat kustīgas daļas ir pa vidu jāuzmanās. Man ir tāda sajūta, ka tajās priedēs jau būs taka. Tā kā necik tālu nav jāiet. Būšu beidzot ticis ārā no šīs te jaunatklātās takas. Atstājam Teidai aiz muguras. Jāatstāja lavas straumi, ieraudzīt, ka te ir patiešo izēju uz mežu. Te ir īsta mēnesis ainava. Yes, veiksmīgi esmu galā. Beidzot ir tā taka, pa kuru no rīta atnācu. Atpakaļ civilizācijā. Gandrīz. Pēc nosaukuma ir īstā taka 9. Tā kā esmu uz pareizā ceļa. Kaut gan taka tomēr neesmu vēl galā. Tie paši lavas kalni, tikai šoreiz piekoptu taciņu. Nu, beidzot satika pirmās turistas takas. Pavacāks pāris, bet viņi teica, ka neies augšā. Jā, es tur pa taisno nekad nebūtu pārnācis te pāri. Naukšas izstījās tā stripiņa ļoti šaura ar labu, bet paskatoties reālajā dzīvē, neiespējami tikt viņai pāri, tīpaši tā jaunākajai, kur ir tumšākā krasā. Tas nonāca tur gar to melnāko kalnu lejā, un te gar visu malu. Tad atkal pievienojos takai. It kā neizstās nekas traks, bet tas man aizņēma. Nav tik traki 2 stundas no virsotnes līdz šejienei. Pa paši izdomātu savvaļas taku, kā saka. Grandiozi skati. Tas, ko es iesaku darīt, ir sāciet savu gājienu šeit, pat šo te 9. taku. Viņa kopā jums aizņems 8 stundas, jūs iziesiet Piko Vieju un tālāk pa taisno uz Teidi un Teidē ar pacēlāju nobrauksiet lejā. Un būtu labi, ja kāds jūs tur tajā galā savākt. Šeit par pēdējo izvirdumu, tieši pēdējais izvirdums tieši bija tajā melnajā zonā.
no kuras es atnācu, re, ko var redzēt to manu taciņu gar melnā zonas malu. Es pa to nokāpu lejā. Notika 1798. gadā. Un nākošos gadus bija ļoti spēcīgas zemestrīces. Pico Viejo vulkāns. Lano un Anka platības. Un izrādās, šeit sakrājās visas lietas ūdens, tad, kad līst. Tādēļ viss smalkais materiāls nonāk šajā te zemienē. Teides vulkāns salīdzināts ar lielāko vulkānu uz Marsa, Olimpijas kalnu. Teides Nacionālā parka apmeklētāju centrs Kanada Blanka. Un Telesforo Bravo pacēlājs no 13. līdz 2013. gadam. Interesanta stikla grīda. Ja pats neiet kalnos, var apstīties muzejā, kā izskatās daba. Vietējo guanče people, vietējo guanče cilvēku māla darinājumi. Vietējo guanča abedījumu vieta. Tā kā uz salām nav atrodama nekāda metāla, tad vietējie izmantoja vulkānisko stiklu, lai pagatavotu instrumentus. Kalnos sastopamas šādas te izbūvētas sniega alas, kur sniegs saglabājās visu gadu, un agrāk, kad nebija pieejami leduskapi, tad vietējie izmantoja vienkārši kā liels leduskapis vai piegādāja sniegu un ledu uz pilsētām. Vulkāniskā bomba. Šis te veidojums nosaukts katedrāle, izveidojies magmai paceļoties uz augšu un lēnām atdziestot. Tāpat kā šie. Taisīta tā, ka cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Krievu meitenes aktīvi skraida pa ceļu un filmē tiktokus. Šeit pat ir sabiedriskā transporta pietura, var mierīgi atbraukt no pilsētas un iziet kādu pastaigu taku. Starp vulkāniem. Ļoti skaisti tās priedes parkveida auga. Šīs takas nosaukums pastaiga starp vulkāniem. Šodien ļoti labi var redzēt, kā mākoņi pa zemes virsmu staigā.
šo krāteri mierīgi varētu pārvērst par kādu koncertu zāli. Vējš nenormāli pieņemās spēkā, tāpēc man ir ziemas cepuri. Temperatūra tagad ir 8 grādi. Koronas meži. Gar Samāras vulkānu braucam. Šajos ceļos man nepatīk visvairāk šīs te augstās maliņas. Atkal saulrietis pāri pieleju. Dažādi aizliegumi Nacionālajā parkā, piemēram, neiet nos no takām, ko es jau izdarīju, nešķērsot ledu, uzmanīties no krītošiem akmeņiem, nestaigāt pa nakti, velkāt atbilstošus apavus, neiet tuvu kraujas malām, vienmēr ņemt atbilstošu apģērbu līdzi, jo temperatūra var strauji mainīties. Pasargāt sevi no saules, lietojot losjonu un cepuri.